esam raidījuma otrā daļā. Nāk vakars. Tikko noķērām līni, skaistu zivi. Man tikko cope garām. Nedaudz brekšu aktivitāte pieklusa. Nu ko, skatīsimies, ko mums nesīs tumsa, nakts. Turpinam darboties, turpinam pieturēties pie jau strādājošās taktikas. Es mainu visādus pop-upus, reku jau izvilku jau no īpašās somas īpašos visādas lietiņas. Nu, skatīsimies, turpinam strādāt, ar nelielām novirzēm kaut ko mainīt, mēģināt uztaustīt, varbūt kaut kāda mūsu izmaiņa mūsu darbībās nostrādā. Tā kā skatīsimies, ko mums nesīs nakts, varbūt vairāk karpu, varbūt mazāk karpu, varbūt to, varbūt šito, nu, to mēs redzēsim, tā ir cope. Tā kā skatāmies, kā mums ies vakara, nakts, rīta sesijā. Pienācis vakars, mazie pazuda, lielie arī neatnāca. Nomainīju vienu točku no tuvās pārgāju uz tālo, pārbarojos. Nu, tagad uz vakaru vajadzētu būt. Gaidam. Vakara stundā, kad brekši gulēt negrib iet. Nu, lūk, otrās daļas, pirmais varonis ar skaistu copi, kamēr baroju karpu punktu. Ko tu tur ielīdi iekšā, ja? Ko tu tur ielīdi man? Tas tā, siltnieks. Ielīdi tajā opa. Ai, skaistu, kā tus mutuļus viņš te vēl. Nu, bet ir jau var. Vai! Nārē, uzliek atpakaļ slieciņu. Un kārtēji. Jā, nu nāc atrādies. Ai, skaisti. Nu, Nārēc. Opa! Redzējāt? Pilkš. Un beidzās. Ai! Zaigo, pastieties saulītē. Lūdzu. Slieciņa pielipu. Skatieties, kāds bronzas skaistuls. Viss pumpās. Džeks, tu esi, ja? Labi. Ok, slieciņa, ja? Labi. Visu laiku slieciņā liek. Sapinās mums bišķi. Bet, nu jā, sistēmiņa tā pati, inlines. Viss smuki, sporta sistēma. Monofīlā gan aukla, dēļ karpām, bet tāpat kaifova. Vēl varbūt pastieties, kāda man ir gaismiņa virsū. Redzat? Sarkana spīdīga. Tad, kad ir copa, tad viņa stāv zaļa, un tad, kad ir copa, viņa iedegās sarkana. Un vēl ir jauna feature. Tev parādīšu. Kas tas tāds ir? Domāsiet, ka tipa austiņas? Nē. Powerbanks baterijām. Tieši priekš šiem spīdeglīšiem. Redzat, kāds viņš zaļš deg tagad? Un tad pieskārsimies, hop, un cope viņš ir sarkans. Un rekur ir šāds powerbanks. Smuki lādējās, nevajag ne mašīnu, neko. Ideāli. Jūsu baterijas būs vienmēr uzlādēts, un reku smuki var samainīt. Jo, nu, šitas jau ir Ķīnas produkts, jā, un mēdz būt visādi. Nopērts baterija nestrādā, nopērts tas, nu, parasti jau kaut ko rezervus nopērk. Un viss ideāli, jums rekur ir rezervīta, un viss perfekti strādās, jā. Pie manas veiklā var dabūt balzer šāds te Ladeblis. Nu, skaisti 4 bačs var lādēt, viss ideāli. Nāk līdz arī baterēņas, bla, bla, bla. Labi. Reāli zivs pie manis ir pienākusi. Viens spainis man jau ir tukšs, tas, kas bija spod spainis uz karpām.
Tā arī man bija 2 karpu copes, pirmajos tur 5 metienos un pēc tam klusums. Bet visiem tās karpas norabījās. Vienīgi Andrijam vienīgajiem bija vēl, 2 bija un vēl 3. karpa copa bija. Bet tikko pienāca reāli brekši. Baigi feini ir paveicies, vairāk ne. Vai jā. Orientieši tur, kur man jāmet, ir reāli spīd tur, 3 metri no manas točkas, reāli laterna spīd. Super, un vēl pēc tam uz otru punktu arī. Tā kā šobrīd vējš īstenībā samainījās. Viņš bija no turienes, un tagad viņš pūš uz šejieni. Vienkārši tā samainījās pa 90 grādiem. Interesanti, ko tas dos, bet tas nozīmē, ka vējš pūš tieši mūsos. Reāli, kā jau teicu, man reāli pavērās zīves šobrīd. Tāpēc dodam virsū, turpinām griezt rupjas liekas, maukt iekšā slīcināts baltos. Šī mums ir feeder makšķere, feeder točka, kas bija domāta reāli breksim un bez reāli mērķtiecīgi. To nozīmē, teiksim, tas līmenis, profesionalitāte vispārējais, ka mēs mērķtiecīgi spējam ķert brekšus. Mēs barojam kā uz breksi, darām visu kā priekš brekša, barībiņa mums ir kā priekš brekša, un mums ķerās skaisti lieli brekši. Lūk, jāuzēd. Smuki forši konserviņi, nē. Smuki, reko šādas plītiņas ir dabonams. Nopirku panniņu. Skaisti, kamēr ir. Ne gluži pauzīta, bet es tā, rekur ļoti tuvu makšķerēm. Uzstādīju sev plītiņu, uzcepu vistiņu. Skaisti, iestiprinamies. Lai visai naktī pietiktu spēks. Tā kā forši var visu izdarīt dabā, lai būtu sev vērti, labi un patīkami. Un būtu spēki. Tā kā jau es mīlu teikt, patīk man 21. gadsimts, bet ne visos līmeņos. Bet jebkurā gadījumā ņemiet no 21. gadsimta visu, ko var paņemt. Labu apetīti, mēs uzēdam un noteikti gaidām, kad ēdīs viņš tur. Labrīt! Lēnu gara saulīte sāk aust. Un mums ir ļoti laba rīta aktivizācija. Mēs pa nakti, pastiedies, ko viņš dara. Mēs pa nakti ļoti cītīgi strādājām. Tu kas par raģu brekšķi. Tu rīta duša. Aiziet, atšur. Kārtējos skaistos. Šoreiz jau mēs te esam jau smuki. Esam sakrāmējuši. Re, šādi te. Viens pēc otra. Tikko kamēr operators gulēja, noķēra tādu virs 2 stabili, tādu skaistu. Tā kā šobrīd reāli viss ir nošancējis par visiem 100%. Un zīvis lieliski ķerās uz to, ko mēs viņām esam sagatavojuši un piedāvājam. Tā kā tā, jūtams ir reāli tāds kā, ir jau tai makšķerēšanā tie tādi copis laiki. Pastāj, skaists, kārtējs skaistums. Ir tie top laiki un šobrīd tas top laiks ir pienācis, tie kaut kādi 3 šobrīd no rīta ir. Reāli mēs tagad esam pa 20 minūtēm, kad es 10 zīves trietā noķēruši. Vienkārši fantastiski. Es izvilku, rekur starp citu, paskatieties. Rekur mana trofeja uz doto brīdi, zvīņa. Uz metodu feedera āķa bija. Domāju, zaceps, es tā raustīju, izvilku ārā. Šāda skaista zvīņa. Izkaltēšu, likšu makā. Lūk, Andrejam tikko bija vienkārši kā brauca makšķeri, tā viņa arī aizbrauca. Kaut kāda stunda atpakaļ, es ar tā bišķi atlaidies, tā skatos uz spicīti, Niks guļ, dzirdu, kaut kas nograb. Paskatos Nika 4 kājas apkārt un zaļā lampiņa ūdenī, Niks līdz ceļiem pakaļ makšķerēja, viss aprauc un tā tālāk. Tā kā vienkārši fantastisks tāds rīta etaps, un šobrīd ir jūtama tāda tiešām jaudīga aktivizācija, tā kā vienkārši kaifojam, baudam šīs skaistās zivis, baudam copi. Šobrīd lieliski strādā 3
sliekas, reāli ritīga esma. 3 sliekas un kaut kādas 6 baltie. Nu tā, ka riktīgi. Tūlīt tās uzlikšu parādīšu. Tā, vēl. Es dodu uz grunts tos mirušos baltos. Un es tieši tādus pašus lieku uz āķi. Skatieties. Tā, šis ir arī jau piekusis, bet vēl viena fīčiņa. Reku dzīvs baltais, dzīvs. Paņemam šādi te pirkstos. Sarulējam. Viņš kļuva par mironīti. Par tādu pašu, kāds guļ uz grunts. Reāli jūtu, kad nepatīk dzīvi, patīk miruši. Tātad uzliekam šādu te čupu, pēc tam ņemam slieku spaini un liekam virsū sliekas. Viena. No šitā tāda trekna, tāpēc mēs viņu uz pusēm. Un tā, nu lūdzu. Eča, reku ņem. Zajāt. Ir? Lūdzu. Kā jau? Kas te zālītēs laikam? Bet. Nost. Šoreiz nost. Bet kā jau teicu, riktīga rīta aktivizācija. Zivs. Uz punkta visu nakti strādājot, mēs sakrājām to barībiņu, viņi sakrājās. Reāli, zivs, jā, reku, viss skaidrs, viss ķesks pa gaisu. Viss notikās. Tātad, un viņai reāli patika, viss patīk tas, ko mēs izdarījām. Un tagad viņa ir ieslēgusi ēšanas režīmu un riktīgi ēd. Tāpēc arī mums ķerās, nu lūk, kas parās, nu paskatieties. Ai, na, tāpēc tas, kur ir, no, kā var negribēt. Nu, ot, uz šitādu te mēs maucam. Jā, čista pa sportisko, ritīgi plāni, pītās aukos pavadas. Viss tā kā jābūt. Tātad nekas nav mainījies, turpinam likt klāt mirušus baltos. Šādi te maucam iekšā barībiņā. Griežam slieciņu, šeit tā grieztā beidzās, lūdzu piegriezīsim vēl. Un viss, un dodam virsā. Jo tā zivs šobrīd rī, kamēr tur ir daudz, kas pa tūms pa tām 3 kaut kādām tādām jēlajām stundām ir sakrājies. Viņu tagad fiksi lasa, tāpēc arī tās copes ir ātras, tāpēc mums vajag ātri pārmest un dot iekšā maksimāli daudz. Tāpēc nederēs, diemžēl, atbraukt uz copi, šāda veida copi ar vienu kārbiņu un mušu kāpuriņiem. Viņš skai. Labs. Kā, padomi. Skaisti copes sākums, tas čuk, aiziet. Ai, super, fantastika. Fantastika, tas ir super rīts. Šādi labprāt es sāktu katru rītu. Ej, kāds skaists breķis nāk. Reku viņš ir. Pie papuka rātiņā. Ai! Uj, tu nost! Fantastiski! Tu nost! Fantastiski radžu brekšana. Pastieties, kas par skaistumu. Vienkārši perfekti.
krastā sajūt riktīgi viņiem svaru parasti. Vazgāds kuģis šķūrē ūdeni. Ai, kas pa skaistām slīd. Kas pa skaistām slīd. Un tas kādā foršā mašķirā piegojām. Иначе. Napasti, skaisti, skaistuļi, no, jau 11 stundas mēs kaifojam ar šitiem te, 11 stundas, lielāki, mazāki, pārsvarā šādi, kilo, pusotra, 2. Te nevar čakarēties, kaut kas neslikts ir virsū, bet galīgi negrib nākt, tūlīt, ka neieiet kantē. Te jau tāda karjera viltīgai. No, kāpēc viņš uz sāniem iet? Neizklausās pēc brekša. Sopa jau bija interesanti. Kas tas tāds ir? Kas tāds ir? Kaut kas psihs? Klau. Psihs breksis vai psihs? Nē. Te kaut kas ir. Nesaprotams, klausies. Varbūt es saraudāju. Karpa arī ir visdrīzāk. Tur redzējies ko? Tā ir viņa. Ko mutuļo ņemās. Tas ir pasties. Man liekas, tas breks. Tur ņemās. Nav tas breks. Tas ir skaista karpiņa. Saraudāju. Tieši 5 minūtes atpakaļ. Ideju, ka pirmajā metienā norāvās man un tam līdzīgi, un vairāk neviena nebija. Momentāli. Kā tas strādā, es nezinu. Beidzot būs ko uzlikt uz karpu matu. Stieties, kā viņi tur ņemās. Susariņš. Un nekādas peletes viņai nevajag. Viņai vajag okcope, groundbait, biskvītu. Ar pigrīvenu un slieku uz āķa. Un no šo apiņā. Ar kvānu! Urā. Šiesus. No. Kas pasumukuņu. Ai, kāda skaista rūkšīša karpiņa tā ir. Ļoti smuka. Ļoti smuka. Man patīk, ka viņa nav tā lisā. Bet pārstieties, tiešām tāda pati riža, kā es ar tādiem vaigiem pasēdēs. Redzat, kāda rēsna skaista karpiņa. Lūk tā, tādas karpiņas. Šī laikam ir viena no tādām plus mīnus mazākajām, jo visi te pieciniec, tu nos, bet pastamies, kas te viņai te ir jau. Tā, mans āķis jau ir ārā, bet kas ir te? Te mums ir vēl viens āķis. Nifigas jau kādu brīdi patusējies. Bet forši nekas nav saplēs. Šitas snuķīts arī viņai. Lūk, šito misenē. Noderēja arī manējais matracīts. Forši ruksīts, forši, es kā lasi. Redzat? Skaista karpiņa, skaista. Man patīk. Super rīts. Mums vēl palikušas sesijai kādas 3 stundas apmēram. Tā kā dosim virsū un izmantosim šo dienu, šo licenci diennakts pa maksimumu. Jo ezers dod. Nepaspējis ienostiept otru makšķeri un skatos šo makšķeri rav iekšā. Gribējās jau
vai tā ir karpa, bet laikam būs breksis. Kārtējais kuģis nāk. Nu tas ir ezers, labai. Un šitā ir iepazīšanās ar ezeru. Ai, paskaties, kas pa lakstinies. Kārtējais cūkbreksis. Eķi. Nāk šos. Jā. Palaidīt, iedonieši. Eķi, patakies. Eķi, nu. Nu, un nevajag nekādu daugu. Ja? Nu, postieties. Postieties, kāds rēsnis, tīrs, smuks. Nu, šis ir skaistos. Šis ir skaistos. Nu, pastieties, kāds smukiņš. Fantastika. Otra makšķere vēl pat nav nostiepta. Un ir. Pastieties, kāds smukulīts. Superīgs breksis. 2 kapeka. Bombelška. Pastieties, ko viņš paņēma. Nu, ritīgi. Redzat? Tā kā es jums teicu. Tā kā jābūt lielai mutei, liels kumos. Nu, fantastiko. Ejam likt iekšā maisā. Labrīt vēlreiz! Man liekas, man ir karpa virsū. Jū, tas nebūs brekauns točs. Tai būtu jābūt karpai. Nu, davai, lai viss te mums iztur, jo viņa ir ar... Jā, iet uz sānu. Tā ir jābūt karpai. Jū, 100%. Sope jau arī bija traka. Un bija pirms tam daudz visādi laineri. Nu, davai, te ir kants tāda zāle, kants pretīgi. Nu, davai, nāč. Atrādies mums skatītājiem. Jā. Karpu uzreiz var atšķirt no brekša. Un sope jau arī ir fantastiska. Šūh un brauc projām. Un roka pieklust. Pitā turēt gaisā. Tūlīt ieies otrā makšķere. Nu jā, pastieties kā uz sāna ritpine, ja? Čurpu. Tūlīt pie krasta būs bāziens projām. Jā, kas tas tāds mums ir? Es daži teicu, ka tā ir karpa. Tā. Smoki, un trīs ievēr brīmiņi. Tie. Tas arī šīs. Šitā ir mana mīļā liscene. Neliec. Un tā ir tā sapratīt. Pastieties, kā uz rītu man sāka dot karpas. Visu nakti viņas negribēja ķerties. Visu rītu viņas negribēja ķerties. Bet tagad, pastieties. Ja otrā smukiņa nav baigi lielā. Bet, nu ko, uz tārpiņiem, ko tu vēl labāk var vēlēties. 10, protams, var ierubīt, bet, nu, šitās arī kaips. Vismaz daboni izvilkt. To, ka paņem lielā trakā, viņi uzreiz rekur visiem čomiem. Kā mauca, tā bija iekšā zālēs. Ieraudzījis lietas, jam. Un paņēma. Yes, nu smukiņa divniecība. Višpāri. Maksims izmēr. Vispār nekā nav.
pastieties, kāds resns. Skaists. Skaists resns breksis. Kāpēc mēs te smējām? Tāpēc, ka Jānim palika augsts un mēs nolēmām viņu padzenāt. Un padzenāt tā, ka man zivs, Nikam zivs, Andrejam zivs, no Andreja Jānis pie maniem un tam līdzīgi. Tā kā vienkārši super, jā. Viss ir nostrādājis, visas barības, visas piedevas, viss tas, kā mēs padevām, viss ir ideāli nostrādājis. Vēl kamēr es velku šo skaisto zivi, šī makšķera man bija uz metodu feedera. Metodu feeders šodien ir pilnīgi uz nulēm, Uz metodu feedera netika noķert, Niks vienīgi breksi noķēra. Tāpēc mēs sapratām, ka metodu feeders nerolēs, viņš tos pop-upus negrib. Un pat, viņš iestartēja. Nav jau no mazajiem. Tātad viņš grib reāli gaļu, arī karpa grib gaļu. Attiecīgi mēs viņu maucam iekšā un viss ļoti skaisti notiek. Izcili notiek. Pastieties, kas pa lāpstā. Sniega lāpstas mums te nāk. Un arī pastieties, tāpēc teicu, Jānim ir augsti, jā, filmētājiem. Un man arī pastieties, Niks vispār ziemas kostīmā, jā. Tāpēc mēs te ķeram ārā vasaras apstākļos, ziemas kostīmos sniega lāpstas. Super! Es sapratu, ka no rīta šodien ir viena lieta, ko es nedrīkst darīt, tas ir apsēsties. Otra makšķera vēl stāv, es tikko to vienu pacēlu. Makšķera vēl nepaspēja. Nu, nekā nepaspēja pat neko, un viss jau šido makšķera apēda gandrīz. Atpakaļ gaiti jāslēdz iekšā. Viss kaut kā ar mono auku un viss. Nu nekā negrib viņš nākt drastam. Viņš nezina, ka viņš tiks atlaists. Tāds breksīts precīzi ar tieši to pašu ēsmu, ko iepriekšējais. Uz abām makšķerēm redzēju, uz vienu kaut kas viņam nepatika, a uz otru kuģis reku brauc. Un tas iebuksē. Velt, un viņš vienkārši iebuksē. Un, ja mēs paskamies, tur arī viens buksē. Tur arī viens buksē. Jā. Big Breams. River Big Breams un biskvītiņi. Vēl šitā te var norunāt zivi. Vai, nāc augšā. Šitā ir karaiziņā. Ielaida zālītē. Viņš, jā. Nē, viņš arī iebuksēja. Tev arī ņemt? Es paņemšu, jā. Klāsties, reko, nāk Džeka Sparrow brīd. Nu, nāču. Viņš saka, es braukšu apakaļ. Ej, tu no. Nu, kā mazi bērni mēs te ņemam. Super. Skaistas. No šitas. Kam? Man. Bija karpa? Jā. Norāva visu. Kur norāva?
Ko norāda kameras? Nedrīkst runāt kameras priekšā. Smuka copas karpa un, diemžēl, 0,26 pavadiņi. Tas, kas palika pāri. Diemžēl. Jā, mazais breksis. Divnieks. Paiet. Ir. Reku ir tas, kurš nedaņēma. Pasties, tas viens vēl ir uz plakāta. Un mums jau ir nākošais, redzat, reāli, viss. Reāli laikā. Un mums ir nākošais jau uz āķa ar skaistu copi. Eita nu. Tas ir super, super. Kaut katra diena jums un mums sāktos šādi. Tas ir kruta. Šāda skaista zivis. No. Nākošais kuģīts tulītās nāk un apstāsies no te. Re, kur pastieties, kā viņš nāk. Sveiki. Labrīt. Norāģu ūdenskrātuves. Un viņš saka, es atkal bišķi uzmetīšu godu apli. Papā. No. Tātad mums ir kā kārtējs rupucis. No, kārtējs smukulis. Abas divas makšķeres, abas makšķeres mums ir krastā, es izāķiešu ārā. Na, āķīši sēž ideāli. Viena makšķere krastā, otra makšķere krastā un rekur divi. Divi vienkārši skaisti. Betonbrekši, na? Super, pastieties. No šis ir vienkārši perfetto, šis ir mazais brālīts. Vienkārši izcili duplatiem nāk. Tas nozīmē, ka viss viņam garšo, viss viņam patīk. Tā kā izvēlēties tas, ko es jums rādīju, mūsu barības, dariet tā, kā es jums rādu un būsiet ar šādām skaistām zivīm. Un brauciet, makšķeriet vienmēr un visur. Jo mājās sēžot, zivi točna nevar noķert. Tā kā novēlu jums arī šo. Un Raģu ūdenskrātuve ir viena no vietām, kur var šādi izcili pamakšķerēt. Karpa, jā. Nu ko, nakts pagāja, atnāca rīts. Un man no rīta tāds pirmais smuks. Pat nezinu, kas ļoti smags, iespējams ar zālēm, jo es neesmu tik daudz izrāvējis kā pārējie, bet varētu būt arī karpa, jo viņa sāno aizgāja. Jā, tā ir karpa. Tā ir karpa. Aizgāja pastaigāties. Jā. Labs. Pirmā copa un karpa no rīta. Bet nepadodās. Galīgi jauklā negribās vēl aiziet. Ai, garām. Opa, ir. Paldies, Nik. Šitāda karpiņa. Labs. Skatās, ka beidzot arī karpiņi ir sagaidīti. Mēs viņu vēl izvilksim. Smuka karpiņa. Vienkārši tas vidāņi. Nu karpa laikam nav. Norāvās? Reku es vēl knapi paspēju. Breksis vēl nav aizpeldējis. Ar āķi aizgāja? Uzglabājumā un man jau ir nākošā zivs. Vienkārši
Nu super, super. Nav vārdu. Perfekta ūdenskrātava. Raģa ūdenskrātava. Brauciet, pērciet licenci, 5 eiro licenci dienā un do virsu. Izmantojiet visas mūsu šīs maģiskās barības, mūsu ieteikumus un viss jums notiks. Paskatieties, nu tāda zivis. Nu jau plecs sāp, nu reāli sāp jau plecs. Kaut arī makšķers ir foršas, viegls, lielisks, bet plecs tik vai tā no šīm skaistajām zivīm liek par sevi manīt. Nu paskatieties, nu. Knapi viens ir maisā, nākošais jau ir ciemos. Vienkārši lieliski. Vienkārši lieliski. Kā teica Mārtiņš Rītiņš, kas var būt labāks par šo? Sagaidījām vēl vienu karpiņu tādā izmērā, kur mēs varam dabūt ārā. Bišķi mazāk par standartiņu šodien. Labs, smūgs, liels. А ты его забагрил? Верхний плавник, не? А нет, народ. О, смūgs. Liels karpiņš. Jo rekur, kā redzat, mēs jau lasamies nost, un visdrīzāk mani paņēmusi karpa, kura iet skaisti ritīgi pa labi, ar skaistu copi, kamēr es te ņēmos, un ieraudzīju tieši copu sākumās līdz saliecam akšķi ir vienkārši fantastiski. Uz klasisko feeder sistēmiņu. Nekādas metodas. Viņa pārgāja pāri. Viņa pārgāja pāri otrajam akšķerei, ideāli. No, un tad mēs te varēsim viņu pamuļāties, ja tā ir karpa. Izravēju es viņu caur visādām niedrēm un tā tālāk, bet vajadzētu būt tai karpai. No. Ir jau! Ir jau! Skaista! Ai, kas pazivti! Smuk! Redzējāt? Redzējāt rīta smaidu? Ai, labais! No, smukiņi! Ūdens super dzīdrs. Ai, karpiņi ar visām zvīņām. Nu, davai, nāču uz fotosesiju. Nāču. Redzējiet? Redzējāties? Tā karpas dara. Pirms paša uztveramā tīkliņa, šo skaistāk, viņas sajūt, redzat? Viņas nenāk tik vienkārši. Tātad ir moments, jā, pirms, ja jūs smeļat, tad vajag smelt vai nu pārliecinoši, vai labāk pagaidīt, lai viņi šādi paspēlējas. Jo, redzējāt, viņa tā kā ieraudzīja briesmas un uzreiz aidā. Un tas ir mirklis, kad pārtrūkst pavadas, noplīst auklas un visādi brīnumi. Tāpēc, Mik, smeļam tikai tad, kad esam 100% viņu nomierinājuši. Man liekas, ka manējā bija lielāk. Nē, draudzi. Nu, davai, viņa dod. Ir! Kas par finišu? Kas par sesijas noslēgumu? Lieliski! Obā! Lielāka tev bija! Yes! Un vēl pie tam šīs dienas lielākā karpa. Izvilktā lielākā karpa. Šodienai. Kurš? Yes, un man ir foršs jauns plakātiņš. Paskatieties. Kurš? Smuki. Nu, kurš, es zinu. No, pastieties. Urā! Labs, vai ne? Skaists sazāniņš. Nu, smuki. Uz klasisko feederīti, kur viss ir. Inline sistēmiņa, viss kustās, pavadiņa, āķītis un skaista zivs apakšlūpiņā. Nu, forši kāds četrīts vai kaut kas tam līdzīgs. Izcili! Skaisti!
es esmu... Ej, tu, nu, ev! Un es nejokoju, ka mani rauj iekšā. Es esmu nevis šokā. Es esmu vienkārši kosmiskā šokā. Nenormālā eiforijā. Jo, nu jūs redzēsiet, liksies, ka es būšu tīk lielīts, bet šis viss ir saķerts nepilnas dienas laikā uz 2 makšķerītēm. Nik, palīdzēs lūdzu? Ej, tu nost! Davai, avā! Paskatieties! Paskatieties, ko var noķert raģu ūdenskrātuvi. Nu, nezinu, 50 kilogramu apmēram, vairāk jau nebūs, bet kāds par eksemplāriem. Vienkārši fantastiski. Redzējāt, kā nostrādāja ezerā. Ok, copu sport ground, bet biskvits brīms, biskvit breksis ar Big River breksi. Ar upes it kā, bet tur formula viss ir kā vajag. Gaļa tika iemest iekšā kā 3 kg, 1,5 kg baltie, kilograms griezt uz slieku, daudz pelets un tam līdzīgi. Jā, es ieguldījos diezgan daudz, bet atpakaļ es saņēmu no raģu ūdenskrātuves. Paskatieties, kādas karpas, kādi fantastiski izmēra brekši. Tāpēc brauciet makšķerēt vienmēr un visur, un jūs būsiet ar šādiem lomiem. Un tiekamies jau pie ūdeņiem nākošnedēļ. Nu, maziņā, paldies tev. Paldies tev. Ej mājās. Aiziet lēni un filigrāni. Ēdiet zivis, laidiet vaļā zivis un ķeriet zivis. Tiekamies!